Sveiki, mani sauc Seržants Grimbergs, štāba bataljons. Šodien esam speciālistu apmācības cross-training dienā, kur Valsts aizsardzības dienesta karavīri trenējās visas vada atbalsta ieročus, kā ar tiem strādāt, būt kā palīgiem, šāvējiem un trenē praktiskās iemaņas, lai varētu kopīgi strādāt ar šiem ieročiem. Es pats personīgi esmu atbildīgs par granātmetēju Karogu Gustavu, un man aiz muguras var redzēt, kā karavīri trenējas, kā strādāt pārī kopā ar to ieroci. Karogu Gustavu, tāpat kā jebkurš cits ierocis, ir jāapgūst kārtīgi no A līdz Z, ejot cauri teorijai, kur ir ļoti gara un sarežģīta, un pēc tam arī praktiskajām zināšanām, kuras iet kopā ar teoriju. Kad karavīri ir apguvuši ieroču teorētiskās un praktiskās zināšanas, kuras beigās notiek kaujas šaušana, pēc kurām viņi var pārbaudīt realitātē, cik labi viņi ir apguvuši visas zināšanas un prasmes, lai varētu efektīvi strādāt ar īstu kaujas munīciju ar šiem ieročiem. No man kā apmācības instruktora skatu punkta es redzu, ka Valsts aizsardzības dienesta karavīri ir augsti motivēti apgūt jaunas vielas. Ikdienā strādājot kopā ar Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, es viņos redzu augstu motivāciju un potenciālu, un es ļoti ceru, ka ļoti daudz no viņiem vēlēsies palikt Nacionālajos bruņotajos spēkos pēc Valsts aizsardzības dienesta beigšanas.